un viena no miomām bija izaugusi jau 10 centimetru diametrā, es piekritu operācijai. Menopauze parasti attīstās uz estrogēna dominances fona, bet man viņa attīstījās pēc ļoti liela pārdzīvojuma manā dzīvē. Aizgāju pie ārsta, man konstatēja, ka man ir maza tāda miomiņa. Ārstam teica, ko var darīt, neko citu viņš man neteica, vēroju, pēc katru gadu gāju pārbaudīt, man viņa auga. Izauga vēl viena, es neredzēju risinājumu, daktars man viņu nedeva. Un no gada viņa tikai palielinājās. Es meklēju visur informāciju, visur, kur vien varēju. Nekur nekādas informācijas, kā izņemot operāciju, vērošanu, nebija atrodama. Protams, bija viena procedūra ar vēnu sašaurināšanu, kuru, diemžēl, es neatradu, kur tāda ir iespējams saņemt. Bet pēc 8 gadu vērošanas doktori man piedāvāja operāciju, jo man visi vēdera tuvuma orgāni bija saspiesti, traucēta gramošana, un tie bija tie traucējumi, kas man jau sāka mocīt dēļ šīm te miomām, kas auga un auga. Un tā ir mana sāpe, patiesību sakot, jo tikai tāpēc, ka toreiz, pirms tiem daudziem gadiem, man neko citu kā ārsta piedāvāta operāciju es nevarēju izvēlēties, jo es tiešām jūtos smagi, grūti, ka akmeni nesāju sevi iekšā, jo viena no miomām bija izaugusi jau 10 centimetru diametrā. Es piekritu operācijai. Un tagad, kad man ir menopauze, es saprotu, ka šīs te dzemdes neesamība manā organismā tikai pastiprina manu menopauzi. Tas nozīmē, nav šīs saiknes olnīcas ar dzemdi, nekomunicē vairs tik labi. Estrogēna dominanta var turpināties, jo aknām jau toreiz bija jāfiltrē lielāks daudzums estrogēnu. Un, jā,